domātu un darītu lietas, Šīs 3 dienas ir mūsu projekta ievada seminārs, kur pirmo reizi klātienē tiekās visi 21 skolu komandu, 4 cilvēku sastāvā. Šie 4 cilvēki ir no visdažādākajiem izglītības līmeņiem, no sākumskolas līdz vidusskolai, no visdažādākajiem mācību priekšmetiem un apgūt globālās izglītības tēmas. Un man šķiet, ka visi ir ļoti ieinteresēti tēmās, un kā projekta vadītājs gandarījums ir par to, ka jau nākamajā nedēļā, tas ir šī gada novembra beigās, šīs te idejas nonāks ikdienas klases apritē, stundās, audzināšanas darbā, sadarbībā ar visu skolas kolektīvu, un globālā izglītība būs klātesoša visā 21. projektu skolā, kas mums būs ļoti liels atbalsts, lai veidot tālākās programmas, kuras arī turpmāk mēs piedāvāsim skolām, lai tās arvien plašāk ieiet profesionāļu ikdienas dzīvē. Šodienas skolas dzīvē bez izpratnes par globalizāciju pamatā grūti strādāt, jo principā mūsu mazās Latvijas tautas nākotne izglītība un lai noturētos pasaulē, savu identitāti saglabāt, mums jāseko līdz tam, kas ir it kā globalizētos nozīmē it kā izlīdzināties, bet tā ir mūsu vienīgā iespēja izdzīvot, ja mēs izpratīsim tos procesus un prasīsim arī novērtēt. Es tieši izmantošu geogrāfijas stundās, es mācu vidusskolā, ir šie temati par globalizāciju, par iedzīvotāju geogrāfiju, par migrācijas procesiem un parādīt to, cik būtiski salikt kopā to lokālo un globālo, kādas tās iedarbības savā starpā. Un tas dos arī iespēju tagad kaut kādu svaigu skatu uz tām tēmām, ko mācu stundās. Jauni metodes, jauni interneta resursi. Lielas paldies! Mums arī parādīja veidu, kā netradicionāli piedāvāt globalizāciju par visām tēmām. Piemēram, mēs vakar bija iespēja skatīties filmu, mēs skatījāmies filmu Neaizskaramie, kurā vienas mākslas filmas ietvaros bija aptvertas pilnīgi visas tēmas.